Cienījamie kolēģi, augsti godātais Kariņa kungs, jūs teicāt ļoti daudz ļoti pareizu vārdu. Bet kāpēc sanāk tā, ka tikai krīzes laikā mēs atceramies par vienotību? Es atceros, ka 91. gada janvārī toreizējais līderis Anatolijs Gorbanovs arī sasauca sabiedrisku organizāciju pārstāvjus un arī runāja par ļoti pareizām lietām. Vienotība, savstarpēja ieklausīšanas, līdzdalība, visu interešu ievērošana. Krīze pārgāja un pavisam tika aizmirsts. Šī krīze ir uz palikšanu, uz ilgiem gadiem. Vienotība mums būs vajadzīga arī turpmāk. Ja jūs patiešām esat ieinteresēts ne tikai sludināt lozungus par vienotību, bet kā panākt kaut ko arī praksē, tad neklausiet diletantus. Mēs arī šodien šeit dzirdējam visādas runas no cilvēkiem, kas vienkārši nesaprot atšķirību starp asimilāciju un integrāciju. Kirsteina kungam es neko neteikšu, tas ir bezcerīgi. Bet Budrika kungs, jūs esat ļoti aktīvs Eiropas padomes parlamentāra asamblē. Gods kam gods. Reiz izlasiet, lūdzu, Eiropas padomes pamatdokumentus, lai patiešām nerunātu tādas lietas, ka viena valsts valoda nozīmē, ka visa izglītība jābūt valsts valoda. Izlasiet, un pēc tam labprāt par to parunāsim. Jo mēdīji, ļoti konkrēts jautājums. Kolēģi, vairāk kārt tieši no šīs tribīnes es teicu jums, ka spēcīgie mēdīji, kas var uzrunāt krieviski runājošos, ir ne tikai taisnīguma, cilvēktiesību, bet pirmkārt drošības jautājums. Es brīdināju jūs, ka politika, kas ir vērsta uz to, lai izniedētu Latvijā veidotu saturu krievu valodā, ir bīstama Latvijas drošībai un ir tikai Krievijas propagandas intereses. Bet jūs turpinājat to politiku. Un tagad mēs redzam rezultātus. Man nav nekādu ilūziju. Latvijā vienalga būtu Putina piekrietīgi. Bet ja mēs būtu gudrāki, to būtu daudz mazāk. Mēs paši saražojam un vairojam šos cilvēkus ar pašu rokām. Jo patiešām, kas šobrīd palika vispār mūsu Latvijas informatīvajā telpā, ko var skatīties cilvēki, kas dod priekšroku informācijas patērienam krievu valodā. Ir LTV7. Kolēģi, atgādināšu, ka bija paredzēts, ka arī LTV7 tie daži raidījumi, kas tur palika krievu valodā, tiks likvidēti ar pagājušā gada 1. septembra. Tikai pateicoties mūsu iniciatīvai, tie raidījumi tika saglabāti ēterī. Mēs platāmies ar to jaunu multimediālu studiju LSM krievu valodā. Bet piedodiet, tā ir organizēta tikai pateicoties tam, ka Briti deva naudu un faktiski piespieda mums to darīt. Tātad mūsu Briti kolēģi saprot, cik svarīgi ir komunikācija ar mazākumtautībām viņu dzimtajā valodā. Un mēs tā beidzot piekrītam paņemt šo naudu. Bet bez studijas ir vajadzīgs arī saturs. Jo Kariņa kungs jāatzīst, ka jūsu komunikācija ir pilnīgi izgazusies. Kā ne jūs, ne jūsu ministri, cilvēki, kam ir ietekme jūsu valdība, viņam nav ne jausmas. Kā var komunicēt ar šiem cilvēkiem? Mēs to zinām. Un mēs jums labprāt palīdzēsim. Mums nevajag, lai jūs mūs slāvētu par kaut kādu mūsu nostāju. Tā jau ne tāpēc, lai jūs mūsu slāvētu. Mēs tiešām tā domājam. Un mēs zinām, kā uzrunāt šos cilvēkus gan satura ziņā, gan arī formu ziņā. Bet kamēr jūs patiešām vilksiet tas sarkanas līnijas, kamēr jūs būsiet gatavi strādāt ar homofobiem, ksenofobiem, populistiem, ar jebko, izņemot tā saucamus krievus, Latvijas drošība tiks apdraudēta. Mēs jums palīdzēsim. Jautājums ir par to, vai jūs esat gatavs pieņemt šo palīdzību. Paldies!